Mēs atrodamies mūsu vecajā labajā Rauclaukumā, kur šodien tūdaļ pat mēs varēsim vērot Kuldīgas mākslas dienu atklāšanas ceremoniju. Mākslas dienas norisināsies no 16. līdz 31. maijam. Tajā cilvēki varēs aplūkot darbus no Liepājas, Tukuma, Talsu, Saldus, protams, arī Kuldīgas un Ventspils mākslinieku tapušos darbus. Slāva Cīrulis, kliedz gaisā augstu kliedz. Dievam, Dievam, 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 slāva Cīrulis, kliedz gaisā augstu kliedz. Izšķīga pavasara puķe, šodien Kuldīgā uzplaukusi diena. Jūs visi zinat, kas šī par dienu. Kurzemes novada mākslas dienas. Kurzeme, Kuldīga. Mēs kuldīdznieki domājam, ka Kuldīga ir Kurzemes sirds, ar savu Ventas rumbu, ar savu Ventas tiltu, ar saviem sarkanajiem dakstiņu jumtiem, ar saviem skursteņiem, kas kūp agri no rīta un vēlu vakaros, debesīs ierakstot daudzu cilvēku dzīves. Arī jūs, mākslinieki, rakstat. Jūs rakstat ar krāsu, ar otu, jūs ierakstat savu dzīvi, citu dzīvi, laikmeta dzīvi, Kurzemes dzīvi. Un tā, Kurzemes novada mākslas dienu atklāšanai, es dodu vārdu Kuldīgas pilsētas domas priekšsēdētājam Artūram Lieģim. Labdien, cienījamie mākslinieki! Labdien, dārgie kaimiņi! Labdien, mīļie kuldīdznieki! Es jūs sveicu ar veiksmīgu ierašanos senajā Sirmajā Kuldīgā šajā brīnišķīgajā dienā, kad mēs jau 5. reizi atklājam Kurzemes novada mākslas dienas. Un ja jau tas ir 5. reizi, tad liekas, ka šī tradīcija ir ne tikai iedibināta, bet ir arī nostiprinājusies. Liekas, pavisam nesen mēs braucām uz Liepāju, smelties pieredzē, lūkoties, kā liepainieki rīko šos svētkus, un nu jau kārt Kuldīgai. Laiks skrien mežonīgi ātri, un neskatoties uz šiem grūtajiem laikiem, kurus mēs ik pa brīdim pieminam, man prieks, kad mākslinieki nečīkst, mākslinieki strādā. Daudz mīļi un gaidīti viesi, un, protams, arī no Rīgas, jo kā gan Rīga var iztikt un nezināt to, kas notiek šeit Kurzemē, kas notiek Kuldīgā, un tādēļ es dodu vārdu Kultūras ministrijas reģionālās attīstības departamenta direktorei Annai Jansonai. Mākslinieki, labdien, cienījamie kuldīdznieki un kurzemnieki!
Man ir patiesi prieks šodien būt kopā ar jums, ievadot šīs mākslas dienas, šīs norises. Ja Rīgā šīs mākslas dienas ir izskanējušas, tad Kurzemes novadā viņas sāks skanēt tūlīt un tepat. Ir ļoti jauki tas, ka šī nepieciešamība ir radusies no jums pašiem. Šīs idejas realizācija ir nākusi no jums, nevis kāda pateikta priekšā, jeb kāda lūgta, lai jūs to darītu, bet paši. Jūs paši to esat veikuši, paši izdarījuši. Un ir ļoti patīkami tas, ka satiekas tādi 3 spēki. Mākslas spēks, organizatoriskais talants un pieredze, un vēl, protams, arī bez kā jūs neviens nevarētu iztikt, tas ir pašvaldības atbalsts un izpratne. Tas ir atbalsts, lai šīs mākslas dienas varētu notikt. Un to, ka tām ir jānotiek, to ir apliecinājuši šie 5 gadi, ka tas vairs nav tā formāls pasākums, bet ka tā jau ir iekšēji diktēta nepieciešamība. Notikumu ar Kurzemes mākslas svētkiem. Un izsaku tādu cerību, ka šie svētki, kaut gan sākušies tikai 5 gadu atpakaļ, izvērtīsies par tādu lielu un svarīgu tradīciju ne tikai māksliniekiem, bet visiem šo mūsu mazo Kurzemes pilsētiņu iedzīvotājiem, iemītniekiem un arī viesiem. Es ceru, ka mākslinieki ir pelnījuši to, lai viņus ievērotu, pamanītu, kaut gan mūsu svētki no tām bijušām milzīgajām mākslas dienu akcijām, kas bija kādreiz, ko mēs atceramies vēl sen dienas atpakaļ, ir kļuvuši daudz klusāki un mazāki, un arī mākslinieku tāds prestižs sabiedrībā ir kļuvis stipri neievērojamāks. Un kas kur notiek? Tātad, pirmais, ko mēs tagad darīsim, tas ir dosimies iekšā šajā jaukajā mājā, mūsu rācnamā, un aplūkosim, ko tad šeit mums stāda priekšā mūsu pašu mākslinieki, tātad kuldīdznieki, kā jau tas saimniekiem pienākās pirmie. Tālāk mēs dosimies viesos jau 12. pie saldiniekiem, šeit pat kaimiņos, šajā te vecajā rācnamā, šis ir pirmais kuldīgs rācnams, šī te melnā ēka, bet, iekšpusē viņi nav melni, iekšpusē viņi ir ļoti jauki, krāsaini un patīkami zālīgi. Tālāk mēs varam doties uz Kuldīgas mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi fotonamiņā, tātad Liepājas ielā 5, šeit pat tālāk uz priekšu, Un jau vēlāk 2 Tukuma mākslinieku darbu izstādē mēs varam tikties rajona padomē, tātad lielajā pilsētas laukumā. Turpatās ir arī pusstundu vēlāk liepājnieku darbu izstādes atklāšana, Tātad ir 2 zāles, 2 lielas ēkas, rajona padoma, un otrā pusē bijušā partijas komiteja, tagad ir ļoti daudz iestādes atrodas, un tātad kreisajā pusē rajona padomas zālē ir Tukuma mākslinieki, un labajā pusē, tātad bijušajā šajā te turien, varbūt kāds nebrauc ar autobusu, kāds brauc arī ar personīgo transportu, tātad arī tāda iespēja pastāv, arī mašīnas tur ir, kur novietot, tātad arī tādā veidā jūs varat doties uz turieni, un papildus visam vēl enerģiju, un ar to mums pietiks ilgam laikam. Tad man jāsaka paldies vēl ļoti daudziem organizācijām, iestādēm, kas ir palīdzējušas mākslas svētkus organizēt. Īpaši es gribu izcelt laikraksts Kurzemnieks. Liels paldies jums! Un, protams, ka nekad nav tā, ka paldies var izteikt tik lielu, cik viņš ir vajadzīgs. Tādēļ es lūkšu šī atklāšanas ceremonijas noslēgumā palīgā mūsu Kuldīgas kamerkora Rāte un viņa diriģenti Vita Timermana, protams, arī viņiem paldies par šo dienu, un lai skan viņu dziesma, un pēc tam mēs jūs aicinām augšā mūsu vēsturiskajā rācnamā uz kuldīdznieku mākslas izstādes atklāšanu.